Внимание, внимание! Смертельный номер! Бейсболига! Дэвида Става! Все, хватит. Опа! Еще сильней! Ага. Так. Потянись здесь. Вот это вот так. Так. Пойдем переворотом. Называется. О, вот такой спортсмен. Nu ko, iesim uz latviešu valodas nodarbību. Labrīt! Labdien! Labdien! Labdien, skolotāja! Mēs arī gribam mācīties latviešu valodu. Es ļoti priecājos par to. Nāc sēdies ar mums. Tā. Nu, un šodien mēs ar jums apģērbu šūsim un griezīsim. Bet mēs neizmantosim šo. Kas tas ir? Šķēres. Neizmantosim. Mēs neizmantosim šo. Līmi. Jā, mēs neņemsim ne šķēres, ne līmi. Mēs ņemsim audumu, kas nav īsts audums. Un mēs šūsim apģērbu no avīzes. Bet, lai mēs zinātu, kādu apģērbu mums vajag, augšu apģērbu, kaut kas no lejas, jūs paņemsiet pa kādai lapiņai, izlasīsiet un pateiksiet, kas jums būs jāšuj. Labi? Labi. Lūdzu, paņemiet. Tā, pagaidi, Mantiņa, es tev došu mazliet vēlāk. Tā. Labi, meitenes. Jā. Un tagad nolasiet, kas tas ir, un pasakiet, kāds apģērbs jums būs šodien. Jāšuj vai jāražo? Šaule. Nē, nolasi visu. Apģērbs, ko liek ap kaklu. Un apģērbs, ko liek ap kaklu, ir šaule. Kas tev? To velk vīrieši zem žaketes. Kas tas ir? Krēklis. Vīrieši zem žaketes velk krēklu. Kas jums? To velk kājas un maina katru dienu. Nu, kas tas ir? To velk kājās un maina katru dienu. Tā atceries? Parādi man, kur tas ir. Nē, bet tev ir? Man ir. Tu domā zeķes. Jā. Jā, Lidžan? Kas? Es nezinu. Nu, nolasi. Tu velk tikai metenes un sirvētes kājās. Jā, to velk tikai meitenes, sievietes tikai. Jā. Kājās. Zeķebikses. Zeķbikses. Tikai sievietes. Un tikai meitenes. Ja, Lidžan? Jā. Labi, kas tur vēl ir, brāli? To liek galvā. To liek galvā. Galvā. Ko mēs liekam? Cepuri. Cepuri. Tad tu apdomu tavu domāsi un gatavosi cepuri. Serhat, kas tev? Apģērbus, ko velk tikai meitenes. Tikai meitenes. Jā, padomā. Blūze. Ko ir blūze? Nu, mums der. Nu? Kurpes. Kurpes. Arī puiši uzvelk kurpes. Vēl? Kleita. Kleita, malacis, kleita. Tikai meitenēm. Svārki. Un vēl? Blūze. Blūze. Pareizi, malacītis, blūze. Nu, tad jūs gatavosiet to, ko velk tikai meitenes. Kas mums vēl ir? Apģērbs, ko velk tikai naktī. Tikai naktī. Pižāma. Pidžama. Nu, tad šūsim ar jums pidžamu. Vai darbiņš ir skaidrs? Jā. Ir. Redka,
Taču sēdies un uzvedies mierīgi. Labi? Klusu. Bet pirms mēs ķeramies pie darba, mēs to uzšūsim, izkarināsim, lai mēs redzam. Bet kā karināt, tur būs jādomā. Jo mēs varēsim likt apģērbu vienu aiz otra. Kas man nostāsies viens aiz otra? Puiši, nostājieties viens aiz otra. Atceraties, vakar mēs to darījām. Viens aiz otra. Niks aiz Matīs. Viens aiz otra. Paldies! Ja es kādu apģērbu gribu uzlikt uz, kā tas ir, parādiet? Kaut kas ir uz. Un ja es gribu izdarīt šādi, zem, Tas ir apakšā. tas ir apakšā, jā. Un man zem biksēm ir zeķes. Tad vēl kaut ko mēs pakārsim pirms citas lietas iepriekšēji. Kas ir pirms? Tas ir priekšā kādam. Tas ir kaut kam priekšā, tā kā pirmais. Priekšā, ja? Pirms tā. Nu, es stāvu pirms Imanta. Ja? First. Jā, priekšā. Blakus. Jūs jau zinat, es savu suni saucu. Arta, blakus. Near. Blakus. Near. Jā. Near. Ragай. Nu, un tad kaut ko mēs varam pakārt pa kreisi. Pats liek kreiso roku. Jā, kreisā roka, pa kreisi. Nu, jā. Tad es jums dodu jūsu audumus. Audumi, kas nemaz nav audumi. Un jums jāstrādā ļoti brangi un jāuzšuj, jāražo to, kas ir rakstīts te. Labi? Es pakāršu gatavos apģērbus. Un nāciet jūs un pakariet savus gatavos apģērbus, es iedošu knaģus. Es varu pielikt ar 2 knaģiem, Dace. Es domāju, ka jā. Bet zini, kā šaules parasti karina? It kā jau apkārt. Tu domā šitā? Jā. Nu, liekam. Kāpēc mums nevarētu žūt šaules šādā veidā? Es gribētu, kādas garās bikses. Bikses. Kas tev bija? Pidžam bikses. Karinam. Apdubasīt varbūt lielākas var. Un ja gatavs, lūdzu pakariniet. Ļoti labas bikses. Džinsu. A kādas? Kombināns? Jā, Tu tiši još. Расскажim. Labi. Mums jau ir viena šāle. Tas ir vīriešu cimds vai sieviešu cimds? Sieviešu. Būs arī vīriešu cimds? Jā. Labi, tad tu lūdzu ej un pakar savu cimdu. Labi? Labi. Tā, un brālim ir šāle. Lidžan, paņem brāļa šāli. Kaļkā, palīdz man. Ko tu izdarīji? Ai, labi. Darbojies tālāk. Gudžo. Atļau. Bikses. Tofik, Liene, mums klusu, ir laiks klusu. doties mājup. Bērni paliks nometnē, tavi vecie draugi, tavi jaunie draugi, bet mēs dosimies mājup. Tu paskaties, kā Nu? bikses. Tās- Lieliskas bikses. Tās ir bikses? Jā, Kāpēc no papīra? tas ir mana darba. Mans darbs. To tu esi pats uztaisījis. Jā,
paša Es skatos uz taisītas bērniem. bikses. Jā. Tev der, jā. Kaķa, un ko tu uztaisīji? Krekliņš. Tas ir krekliņš. Arī Tofikam der. Oi, jā. Ļoti jauki. Tofik, šodien tu esi daudz ko jaunu iemācījies. Jā. Tagad tu zini, kas ir nometne, ko tajā dara. Jā. Un es domāju, ka mums tiešām ir laiks doties mājup, un mājās mēs pārunāsim visu, ko mēs šodien redzējām, ko mēs iemācījāmies, un mēs noteikti pie saviem draugiem atbrauksim vēlreiz, vai ne? Jā. Labi, dodamies mājup. Labi, dodamies. Dodamies! Dodamies, Kaķa! Celies! Nu-ка, sit. Tofik! Nu gan dieniņa! Nu, cik jautra dienā. Un es tev teicu, vajadzēja braukt. Tu redzēji, cik interesanti. Es nezinu, priekš kā mēs paņemam šito grāmatu. Nu, Visu dienu spēlē un mācījies ar bērniem. jā, Jā, un cik daždi bērniši. dažādi bērni. Jā. Bet pagaidi, vai tu atceries, tad, kad mēs atbraucām, kas bija pašā sākumā? Ko mēs darījām? Es aizmirsu. Ko mēs darījām? Mēs sportojam. Nē, mēs vāzes sākumā veidojām. Atceries? Pareizi, Plastilīna. pareizi. Jā, vāzītes. Tik skaisti. bija, Mēs man ļoti līmējām, patika. mēs Griezām. griežām. Krāsojām. Jā. Jā, un tu palīdzēji bērniem, Tofik. Tu ļoti jauks. Jā. Paldies tev. Jā. Es viņam patīk, jā? Tu viņiem patīc un man tu patīc. Viss ir kārtībā. Tofik, bet nu gan diena ir pagājusi. Mēs abi esam noguruši. Jā, mēs noteikti kādu dienu vēl aizbrauksim uz nometni. Es gribu. Protams, bet tagad mums laiks iet atpūsties. Atpūsties. Es esmu ļoti noguris, tā noguris, kā nevar teikt, kā es esmu noguris. Saldu sapnīšus. Kā tevi sauc? Liģen? Šintau? Tā,